un esiet sveicināti kārtējā mantra jogas video laidienā. Šis jau būs pēc skaita 5. un šajā es jums izstāstīšu par veidiem, kā mēs varam mantras skaitīt, un par iegūmiem, ko tad īsti mums var dot mantra jogas praktizēšana. Ja? Ceru, ka tas jūs interesēs un būs jums noderīgs. Ja, tad sāksim par to, kādā veidā mēs vispār varam mantras praktizēt. Ja? Kā jau esmu to iepriekš rakstījis un stāstījis, svarīgi, ka jūs izolēties mantru un iepazīstat mantras skaņu, izrunu, akcentu, vibrāciju. Un, lai to labāk izprastu, ir jāskaita kopā ar kādu, kas to mantru prot. Ja? Un sākumā mēs mantru skaitam balsī. Ja? Balsī skaitam, lai mēs vieglāk varam uztvert, dzirdēt, saprast, sajust mantru, iepazīt mantru. Ja? Tad pirmais veids ir skaitīt balsī. Ja? Bet nevienmēr mums ir iespēja skaitīt balsī. Ja? Mēs dzīvojam ģimenes dzīvi, mums ir apkārt cilvēki. Dažkārt varbūt viņi nesaprot īsti to, ko mēs nodarbojamies. Tas ir ļoti normāli. Ne visi cilvēki ir garīgi attīstīti. Mantra jogu praktizē tomēr cilvēki, kuriem ir šis garīgais aicinājums, kuriem ir garīgas ilgas un kuri vēlās garīgi attīstīties. Ja? Tā ir mantra jogas specifika. Ja, tad otrs veids, kā mēs varam skaitīt, un tas jau ir nākamais un jau mazliet labāks, ir mantru čukstēt. Ja? Mēs varam čukstus izrunāt mantru. Mēs varam čukstēt tā, lai dzirdam tikai mēs un nedzird tie, kas dzīvo mums apkārt. Bet tas notiek pēc tam, ka mēs esam iepazinuši, iemācījušies mantras vibrāciju, izrunājot to balsī. Ja, tad otrs veids ir čukstus. Tas ir labāks veids. Un trešais veids ir vēl labāks, 10 reizes iedarbīgāks veids par mantras skaitīšanu balsī ir mantras skaitīšana mentāli, domās. Ja? Mēs domās mantru atkārtojam. Tas ir visspēcīgākais veids, kā praktizēt mantru jogu. Ja? Tagad pieņemsim, ka jums ir izvēlēta mantra, jums ir mala, ja, krēlis. Šeit man ir no sandala koka un izvēlēšos dievību Durga, kas arī mūs pavada šajos video. Dievieta Durga ir šeit. Un viņas mantra Om Šrīm Durgāje Namaha. Om Šrīm Durgāje Namaha. Om Šrīm Durgāje Namaha. Un es šo mantru sākumā skaitu balsī, vienreiz noskaitu, pabīdu bumbiņu. Om Šrīm Durgāje Namaha. Om Šrīm Durgāje Namaha. Om Šrīm Durgāje Namaha. Tur apmēram sirds augstumā. Tas ir labākais veids, kur turēt. Ja roka jums piekūst, varat nolaist un turēt uz ceļa galu. Ja? Bet vislabāk turēt sirds augstumā šādā veidā. No sākuma skaitam balsī. Ja? Lēnām prāts paliks mierīgāks, fokusētāks. Ar laiku tā tas būs. Un pat mantras jogas ieguvumi es arī pastāstīšu šajā video. Tad, kad mēs paliekam mierīgāk, mēs varam pāriet uz čukstēšanu. Om Šrī Durgāje Namaha. Om Šrī Durgāje Namaha. Un vēl pēc kāda laika jau pāriet uz mantras skaitīšanu mentāli. Ja? Mantra tiek skaitīta domās. Ja? Tas ir grūtāk, jo šeit jums traucēs domas. Domas sāks staigāt, pārvietoties, jūs aiznest kaut kur citur, jūs pazaudēsiet to klātesamības momentu, un tad jums sanāks, ka jūs mantru skaitat mehāniski, kā papagailis, un tas nedos nekādu efektu. Tad ir svarīgi safokusēties un turpināt skaitīt mantru apzināti domās. Ja tomēr prāts klejo, tad jums ir jāatgriežas atpakaļ pie čukstus vai pie mantras skaitīšanas balsī. Ja? Om Šrī Durgāje Namaha. Om Šrī Durgāje Namaha. Un tad atkal, kad jūtat, kad varat fokusēties, atkal pāriet uz čukstus un visbeidzot uz mantras skaitīšanu mentāli. Ja? Tad balsī, čukstus un mentāli ir 3 labākie veidi. Mentāli ir vislabākais, bet ir vēl 2 veidi, kuriem izstāstīšu. 4. veids ir spontāni mentāli. Ja? Ko nozīmē spontāni mentāli? Ja? Sanskritā to sauc par aģapa džapa. Džapa ir mantras skaitīšana un aģapa ir nevis, kad mēs skaitām mantru, bet mantra skaita mūs. Tā mēs varētu arī to pateikt. Ja? Tad nevis mēs skaitām mantru, bet mantra skaita mūs. Ko tas nozīmē? Ja? Kad jūs jau kādu ilgāku laiku esat praktizējuši kādu mantru, teiksim, regulāri, katru dienu, mēnešiem, gadiem, tad jūs pamanīsiet, ka mantra brīžiem sāks pati no sevis skanēt jūsu prātā. Lai tas notiktu, arī svarīgi ir arī, kad jūs pirms gulētiešanas mantru skaitat, ja ir iespēja. Ja iet gulēt, vienkārši skaitiet mantru, pat nevajag krēlis, vienkārši domās varat skaitīt mantru, sevišķi, ja nenāk miegs, tad ar to var darīt. Un arī, kad pamosaties, pirmā lieta, ja, jūs varat kādu brīdi
domāt, skaitīt mantru. Tādā veidā jūs mantru iedabūsiet, teiksim tā, dziļāk savā būtībā, varētu teikt, apziņā, un mantra brīžiem pati no sevis sāks skanēt. Ja? Tas ir ļoti labs rādītājs. Ja, piemēram, no savas pieredzes var izstāstīt, kad es braucu mašīnu, es vienmēr noskaitu noteiktu mantru. Daudzus gadus jau to daru, un tagad esmu pamanījis, ka es apsēžos pie stūra, sāku braukt, dažreiz pat nedomājot, mantra pati sāk skanēt manā galvā. Atgādina man, kad ir laiks skaitīt mantru. Ja? Tādā veidā mēs varam piedzīvot mantras skaitīšanu spontāni. Ja? To sauc par spontāno mantras skaitīšanu, un tas ir labs rādītājs. Nozīmē, ka jūs ar mantru virzaties uz priekšu un garīgi attīstāties. Un visbeidzot ir arī 5. veids, mazliet savādāks. Mēs varam mantru rakstīt. Tad paņemam papīra lapu vai blociņu, pildspalvu un rakstam savu mantru, noteikti skaitu reižu, piemēram, 1 lapu vai 2 lapas, izrunājam to, skaitam to un pierakstam. Un tas arī labs veids, kā iepazīt mantru, kā dabūt šo mantru, lai viņa jums kļūst spontāna. Ja? Tad tik tālu par veidiem, kā var skaitīt mantras, tagad izstāstīšu par galvenajiem iegūmiem. Ja? Pirmkārt jau mantru skaitīt jebkurš, un es iesaku mantru skaitīt ceļš tiem cilvēkiem, kas grib iemācīties meditēt, vai pat arī tiem cilvēkiem, kas grib nomierināt prātu, ja? Kuriem ir ļoti nemierīgs prāts, domas šaudās, miegs nenāk, prāts nav fokusēts. Ja, tad mantra jums palīdzēs fokusēt uzmanību. Ja? Tad, pirmkārt, mantra ietekmēs prātu, nomierinās, iztukšos, padarīs to nedaudz lēnāku un mierīgāku. Ja? Un tad jau mēs varam mierīgāk dzīvot, skaidrāk dzīvot un domāt par meditāciju. Tad tā ir pirmā lieta. Ja? Otra lieta, mantru iesaka arī praktizēt bezmiega gadījumā. Nenāk miegs vakarā, naktī, saraustīts miegs, skaitam mantru, lēnām skaitam mantru, ieejam ritmā. Ja, un šis hipnotiskais ritms lēnām jums palīdzēs nomierināties un tad arī tālāk aizmigt. Ja, tāpat arī pirms meditēšanas jūs varat skaitīt mantru, nomierināties un tad iet meditatīvā stāvoklī. Ja. Vēl viena lieta, ka mantru skaitīšana regulāri jūs padarīs pozitīvāks. Ja. Mēs visi esam diezgan negatīvi, mēs dzīvojam laikā, kurš nav pārāk pozitīvs un tas tikai pastiprināsies. Diemžēl tā tas ir, negribu jūs biedēt, bet laiks ir sarežģīts un būs vēl sarežģītāks. Grūti būs būt pozitīviem. Ja? Tāpēc regulāri skaitot mantru, veidojot attiecības ar dievišķo vai kādu dievību, jūs no negatīvu cilvēku lēnām kļūsiet par neitrālu cilvēku un varbūt pat arī pozitīvu un gaišāku un jaukāku personību un būtni. Ja? Un tas notiks arī tāpēc, ka jūsu sirds attīrīsies. Ja? Tad teicu jau, viena lieta mantra attīra prātu, bet otra lieta mantra attīra sirdi. Ja? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mantra joga ir bhakti jogas elements. Bhakti joga ir sirds joga. Joga, kurā mēs mācāmies atvērt sirdi, attīrīt sirdi un būt gaišs, sirsnīgs būtnes. Ja? Mantra šajā ceļā jums noteikti palīdzēs. Un tāds ir arī mans novēlējums, lai jums izdodas to piedzīvot. Visu gaišu, tiksimies kādā citā video. Šanti!